Statistika. Gausa līkne. Kā mēs bez tevis dzīvojam? Statistikas dati tiek attēloti histogrammā jeb stabiņu diagrammā. Visu pētāmā objekta elementa kopumu sauc par ģenerālu kopu. Kvantitatīviem datiem sauc tādus datus un pazīmes vērtības, kas ir izsakāmi ar skaitlisku vērtību. Par kvalitatīviem datiem sauc tādus datus un pazīmes vērtības, kas nav raksturojami ar skaitlisku vērtību. Šajā gadījumā tās ir kreklu krāsas. Pozitīvas korelācijas gadījumā datiem atbilstošie punkti novietojas ap iedomātu augošu taisni. Šajā gadījumā apkārt pieniņu taisnei. Negatīvas korelācijas gadījumā datiem atbilstošie punkti novietojas ap iedomātu dilstošu taisni. Poligons ir lausta līnija, kuras virsotnes koordinātu plaknē ir punkti. Šeit jūs varat redzēt minimālo un maksimālo vērtību. Vēdiskais vidējais ir visu vērtību summas un novērojumu skaita dalījums. Novirzi izmanto, lai aprakstītu datu izkliedi sakārtojumā. Čau, Zuver! Kur tu izmanto statistikas elementus un pašu statistiku, piemēram, vidējo aritmētisko, modu, mediānu vai dažādas diagrammas? Sveicināti, cienījamā Sanita. Es šo statistiku izmantoju, apkopojot datus, piemēram, savā ZPD darbā par Sauli un tās enerģiju. Matemātikas stundās, mācoties par statistiku, rēķinot visādus uzdevumus. Piemēram, arī pērkot telefonu, salīdzinot visādus telefonu datus. Piemēram, salīdzinot, kurš telefons ir visvairāk pirktākais. Tad tu izmanto mediānu? Es izmantoju mediānu, jā. Es izmantoju modu. Vidējo aritmētisku arī? Un vidējo aritmētisku arī, jā. Piemēram, rēķinot savas semestra atzīmes, kad es dažreiz nevaru redzēt uz ekrāna. Šie dati parasti iepriecina. Bet jā, tā es izmantoju statistiku. Un viņai ļoti noderīgi. Liels paldies tev! Sveicināts! Labdien! Kur tu ikdienā izmanto statistiku? Tā, es ļoti daudz vispār ikdienā izmantoju statistiku. Es visādas diagrammas pētu ar stabiņu diagrammām, sektoru diagrammām, visādos fizikās, bioloģijās un matemātikā, noteikti matemātikā pie Saksonas. Tad es vēl nākamgad, ja ZPD rakstīšu, tad es veidojot anketu, veidošu visādus statistikas rezultātus. Un, protams, es izmantoju mediānu. Ja es pērku botas, tad es izmantoju mediānu, vērtēju visādus reitingus un tā aptuveni. Tā, liels paldies! Lūdzu, lūdzu. Visu. Čau, mammu! Labdien! Liktenis ir atvedis mūs uz vēstures kabinetu. Tāpēc es došu jums aktuālu jautājumu. Kā jūsuprāt, jaunieši izmanto statistikas elementus mūsdienās? Kā jaunieši izmanto statistikas elementus mūsdienās? Jaunieši, tas nozīmē, ka pilnbriedā esoši pilsoņi, ka viņiem statistika ir svēta pirmkārt, lai pētītu, piemēram, savas valsts ekonomisko situāciju. Piemēram, eirozonas stabilitāti uz augšu uz leju. Piemēram, ceriņu plaukšanas statistika šogad, pagājuši gadu, pirms 10 gadiem. Tā, statistikas elementi tiek izmantoti arī, piemēram, vēsture avotos, lai pētītu urbanizācijas procesu, jaunieši pēta dzimstību, pēta mirstību, akmeņogļu ieguvu un visādas pārējās nepatikšanas. Jaunieši statistiku ļoti daudz izmanto arī rakstot pētnieciskos darbus, referātus, to zinu no savas personīgās pieredzes. Tā, arī esi dzirdējis, ja? Tā. Statistiku, protams, arvien vairāk esot pilnbriedā, domājot par savu nākotni, viņi izmanto statistikas aprēķinus, lai konstatētu, kuras augstskolas ir topā, kuras ir zem topā, kāds ir viņu un iepriekšējo paudžu izvēles tas diapazons attiecībā uz nākošo profesiju, jo statistika tie ir skaitļi. Nevelti mūsu valstī statistikas pārvalde, kur strādā augsta ranga ierēģi, augsti kvalificēti, vispār, ja gribi vai nu uzlabot dzīvi, tad mēģini meklēt sev pozitīvu statistiku, bet kāreiz arī statistika ir tik bēdīga, ka viņa vienkārši dzīvi sačakarē. Jūs vēlaties uzzināt vēl kaut ko par statistiku, tad droši meklējiet šādu grāmatu, un jūs daudz ko varēsiet uzzināt no 62. līdz 99. lapas pusē par statistiku.
Statistika. Pilna jums, 10 mums. 10 mums, ilgāks jums būs atvaļinājums. Paldies par uzmanību!